Es esmu Inese Mūrniece, ja vēl kāds nezina, un šodien es gribu jums sniegt savu interpretāciju tēmā, kas iespējams daudziem vēl aizvien ir diezgan aktuāla, proti, kas tad īsti ir rakstnieks un kas ir tie mirkļi, situācijas, kas mums par tādiem padara. Bet pirms turpinām ar ko interesantāku, pastāstīšu ļoti īsi par sevi. Šīs ir lietas, kas veido manu raksturu, un patiesībā tās ir arī tās lietas, kas ir atvedušas mani līdz šejienai, un par kurām es esmu ļoti lepna un kuras man ir ļoti dārgas. Šeit es esmu radošajā procesā. Runājot par rakstīšanu, pašlaik esmu The Baltic Times žurnāliste, un paralēli mēģinu izbīdīt divus blogus. Viens no tiem ir Rakstniekiem LV, otrs ir par futbolu, un cenšos saulītē izcelt arī savas pašapcerētās dziesmas. Bet tagad atgriežamies tēmā. Kad man piedāvāja taisīt prezentāciju par rakstnieka definīciju, es vēlējos atrast tos pamata jautājumus, kas ļautu to diezgan izpusīgi izdarīt, bet nekļūt pārāk zinātniski. Un man šķiet, es esmu atradusi diezgan normālus jautājumus, proti, kas ir rakstnieks, atrast bāzes vārdus, kas mūs par tādiem padara, kā saprast rakstnieku, kas nozīmē, kādas ir rakstnieka īpatnības un īpašības, un visbeidzot arī kādi uzdevumi mums ir jāveic, lai būtu labi rakstnieki. Sāksim ar fundamentālāko jautājumu, acīm redzot. Un runājot par definīciju, man šķiet, ka rakstnieks ir ļoti stiepjama definīcija. Katrs to var pielāgot pēc sava prāta. Un tajā brīdī, kad mēs sākam domāt, saprast un funktierēt par to, kas mums ir rakstnieks, atbildi rodas pati no sevis. Un kad mēs esam nodefinējuši sev, kas mums ir rakstnieks, tad mēs varam arī uz to tiekties. Un tagad viens tāds maziņš 1 minūtes uzdevums uzrakstīt, kas jums ir rakstnieks. Nevajag jums izplūst garās tēmās, skaidrojumos, vienkārši varbūt 2-3 bāzes vārdus, kas jums asociējas ar rakstnieku. Visi ir tikuši ar savu rakstnieku definīciju galā. Es gribēju paskatīties laika griezumā, kādas tad ir bijušas definīcijas. Un 18. gadsimta angļu valodas vārdnīcā par rakstnieku sauc to, kurš praktizē rakstīšanas mākslu. Man patīk šis vārds māksla, kas pierāda, ka rakstniekam ir vajadzīgi kaut kādi privātie estētikas principi, vadmotīvi, kas viņam šķiet pieņemami, lai varētu sevi uzskatīt par rakstnieku. Tas nav tā ļap, bet kad tiešām tu ieeji šajā darbā iekšā un atdod tam visu. Tie visi ļap aiziet pie skribentiem, kas arī jau 18. gadsimtā ir bijuši aktuāli. Un tas pierāda, ka ir bijušas šīs nometnes un runa par to, kas ir labs un kas varbūt nav tik labs, ir diezgan sena diskusija.
Gadsimtu vēlāk, man šķiet, ka šī definīcija kļūst vispārīgāka, plašāka un vieglāk manipulējama. Jo tagad jau visi, kas raksta vai ir spējīgi rakstīt, kļūst par rakstniekiem. Tātad ļoti jauki. Visi, kas māk rakstīt, ir rakstnieki. Ļoti jauki. Mūsdienu interneta vārnīcā rakstnieks ir kļuvis pavisam plašs, un šeit jau vairs nekādu robežu nepastāv. Ja mēs uzskatām, ka mēs esam rakstnieki, mēs paskatāmies šādā definīcijā, kas raksta vai ir spējīgi rakstīt, forši. Mēs esam rakstnieki un varam iet izdot grāmatu. Kas man šķiet ir šādā definīcijā ļoti labs, ir tas, ka, manuprāt, rakstnieks ir tāda definīcija, kur jāmeklē gan primārās, gan sekundārās nozīmes. Šī būtu ļoti laba primārā nozīme, kas parāda, ka rakstniekam tomēr jāprot rakstīt. Kā jau visi gudrie cilvēki, arī es atļaujos uzrakstīt savu definīciju, bet gan drīzāk sekundāro nozīmi, kas pierāda, ka rakstnieks ir radošā atzinība, ko ietekmē divi subjektīvi virzieni, ko izvēlas rakstnieks. Vai nu indivīds, vai nu sabiedrība. Kas ir ar primāro nozīmi? Kāda tur ir problēma? Man šķiet, ka šādā gadījumā viss stāv uz vietas. Mēs esam sevi postulējuši par rakstniekiem, bet ko darīt tālāk, mēs patiesībā neaizdomājamies. Šajā brīdī, kad ir noteikts virziens, notiek kustība uz priekšu un mēs attīstamies. Līdz ar to mēs spējam saprast, kas tad rakstnieks tāds īsti ir. Viņa īpatnības, viņa īpašības un kas viņam būtu jādara, lai attīstītu sevi šo te virzienu uz priekšu. Es atļāvos salīdzināt šos te divus virzienus, lai rakstnieks varētu saprast, uz kurien viņam tendēties. Ja izvēlas individu novirzienu, rakstnieks ir strādnieks pats sev. Proti, es to saucu par atvilkņu rakstniekiem. Uzrakstīju romānu, ieliku atvilknītē, es esmu ļoti priecīgs par to, bet es netaisos to baigi publicēt, bet tas mani tik un tā padara savā ziņā par rakstnieku. Jo individs ir mans novirziens, personīgā izpratne, tas, ko es domāju, man ir vissvarīgākais, man ir privātā arēna, kur es darbojos, kur es nosaku savas robežas, un līdz ar to es visu kontrolēju, notiek interpersonālā komunikācija ar sevi un ar saviem varoņiem, bet rakstnieks ir paškritisks, kā jau mēs runājām iepriekšējā prezentācijā, mēra robežās, ar motivāciju un mērķtiecību iet uz priekšu, lai notiktu šī attīstība uz priekšu. Aizmirstu pieminēt, ka individam rakstnieka augstākā atzinība ir aicinājums. Tas ir mans aicinājums. Es neko citu ar to negribu īstenot. Tad, kad izvēlas virzienu sabiedrība, tad jau rakstnieks kļūst par profesiju un uz spēles tiek likti jau pavisam citi noteikumi. Rakstnieku ietekmē ārējie faktori, pat tāda lieta kā likumdošana. Rakstnieks nokļūst lokālajā vai globālajā arēnā, kur viņam noteikumus diktē jau pavisam citi cilvēki, un līdz ar to viņam ir jāveic šī starppersonu vai masu komunikācija, jo rakstnieks vairs nav viens pats. Viņam ir lasītāji, kas nav tikai viņš, viņam ir redaktori, viņam ir izdevēji, viņam ir mēdī, viņam ir viskaut kas, ko pat viņš nav paspējis iedomāties. Un viņš patiesībā iekļūst tādā milzīgā, viņš nokļūst sabiedrībā, kur viņš vairs viens pats nediktē noteikumus. Bet savs darbs, proti virzību uz priekšu, paliek tik un tā. Ko es gribēju vēl pateikt, ir tas, ja izvēlas individu novirzienu, rakstnieks var dzīvot laimīgi visu savu dzīvi, priecāties, ka viņš ir rakstnieks. Ja rakstnieks grib nokļūst sabiedrībā, tad no sākuma viņam ir jāiziet obligāti individu novirziens, lai viņš vispār saprastu, kas viņš tāds ir. Jo man šķiet, ja bez šī rakstniekam šeit būtu diezgan grūti, ja viņš nezina, kas viņam patīk, kā viņš prot rakstīt, vai viņš vispār māk rakstīt. Un šis posms, lai tu varētu saprast
un ieiet sabiedrībā, to var attainot kā tādu mazu trepīti, jo vienmēr tā ir vērsta augšu, to aicinājumu pāriet profesijā. Tajā brīdī, kad mēs varam saprast, varbūt mēs tiešām varam ar to pelnīt naudiņu, tad mēs varam pāriet nākamajā līmenī. Tādām trepēm nemāk uzkāpt. Esam nonākuši līdz rakstnieku īpašībām. Kas ir ar bāzes vārdiem? Tie ir sausi vārdi, kas veido šo te rakstnieka skeletiņu. Bet rakstnieks ir radošs, un viņam tikai ar skeletiņu nepietiek. Viņam ir vajadzīgs arī īpašības. Es te mājās pati paspēlējos ar rakstnieku vertikālai, uzrakstot kādas īpašības ir svarīgas rakstniekam. Tagad lūdzu veltiet minūti tam laiku, lai uzrakstītu savas rakstnieku īpašības, kas jūsuprāt būtu jāpiemīt rakstniekam. Cik tālu esat? 3%. Absolutisks. Tikai bišķi no patālu. Sapratīs. Es domāju, ka jūs šo te uzdevumu varat atstāt arī vēlākam laikam, ja pašlaik nevarat izdomāt. Tas būs lielās pārdomas. Kādas īpašības jāpiemīt rakstniekam jūsuprāt? Šīs ir manas īpašības. Rūpīgs, apmāts, skaistlīgs, sīks, tēlains, inteliģents, enerģisks, kaujiniecisks, socializēties spējīgs. Normāls šeit ir likts kursorā, nevis tāpēc, ka rakstnieki būtu nenormāli, bet šī ir tā lieta, par ko arī Laura stāstīja, ka mums ir jāprot atslēgties no sava rakstnieka darba, aiziet, es nezinu, aizbraut ekskursijā vai aiziet papeldēties, vienalga, bet atslēgties no šī rakstnieka darba, lai arī neizdegtu, jo kā radošajā profesijā šis risks ir diezgan augsts, un tajā brīdī, kad jūs sapratīsiet, visas vairs nemāku rakstīt, tad, acīm redzot, jūs vairāk to tiešām nemāk. Īsmā daudz rakstnieku nojūtas beigās.
Vai tādā gadījumā visi? Tagad visi savāksimies kopā, pēc gadiem skatīsimies, kurš zaudēs prātu. Un visbeidzot, jums ir savi bāzes vārdi uzrakstīti, jums ir īpašības uzrakstītas. Lai definīcija būtu tāda pavisam pamatīga, jums ir jāuzraksta arī uzdevumi. Rakstniekam ir jābūt saviem uzdevumiem, kas viņam būtu obligāti jāveic, lai viņš varētu uzskatīt sevi par rakstnieku. Manuprāt, vissvarīgākais uzdevums ir, ka nedrīkst atņemt savai dzīvei iemeslu rakstīt. Ja mēs rakstīsim kādam citam, nevis galvenokārt sev, tad ir jāpārdomā prioritātes. Bet ir vēl 4 papildus apakš uzdevumi, ko es atļāvos uztaisīt vizuālā formātā, jo rakstniekam, kā zināms, ir jābūt visām maņām attīstītām, vienlīdz labi. Un šis ir tas uzdevums, kas pieprasa rakstniekam vienmēr atgriezties sākumā. Arī par to jau Laura runāja. Tas ir tas moments, ka mēs esam visu uzrakstījuši un spējam atgriezties sākumā, lai pārbaudītu, cik labi mēs to esam izdarījuši. Ja mums pietrūkst kāda informācija, mēs neslinkojam, aizem uz biblioteku vai pajautājam, kas to zina, un ievācam šo trūkstošo informāciju. Ja kāds varonis vai tēls nav līdz galam apstrādāts, tad izdariet to. Un ik pa reizēm parakstiet varbūt ne gluži ar spalvu, bet ar pilspalvu, lai saprastu, ko nozīmē rakstnieks, īstenībā rakstīt ar roku. Un arī tas ļoti labi attīsta šo te rakstnieka domāšanu. Otrā lieta, otrais uzdevums. Rakstnieks ir tas, kurš spēj saglabāt vidusceļu, proti balansu starp veiksmēm un neveiksmēm. Ir labi rakstnieki, ir slikti rakstnieki, ir tādi, kas ir ļoti veiksmīgi un ir ļoti tādi, kas ir neveiksmīgi. Tas neuzliek spiedogu rakstniekam uz visu mūžu, ja viņš spēj no katras lietas paņemt to pozitīvo un attīstīties tālāk. Pēc stāstītā zinu, ka ir rakstnieki, kuriem galvenais ir izdot grāmatu, un tad viņi kļūst par rakstniekiem. Viņi kļūst šādi, bet grāmatā ir 101 gramatiskā kļūda, bet tas viņus neuztrauc. Viņi ir izdevuši grāmatu, viņi ir kļuvuši par rakstniekiem, un viņiem nav šī te balansa, un viņi nesaprot, kur virzīties tālāk. Viņi ir izdevuši, un ko darīt tagad? Rakstīt nākamo grāmatu ar tikpat daudz gramatiskām kļūdām. Jāsaglabā ir balans. Rakstniekam, manuprāt, ir jābūt ļoti dažādam. Viņš nedrīkst ieciklēties vienā formātā. Jāprot nolikt zīmolus dažādās pozās. Rakstīt ne tikai romānus, bet rakstīt arī stāstus, rakstīt dzeju. Nav svarīgi, cik labi tas sanāk, bet tas ļauj rakstniekam variēties, un viņš attīstās un kļūst interesantāks arī citiem. Jā. Bet tajā pašā laikā rakstniekam vienmēr ir jāsaglabā savs es. Tas arī ir viens no svarīgākajiem uzdevumiem. Kā jau es teicu, rakstniekam ir pirmkārtām jāraksta sev. Protams, mēdīju un izdevēji kļūst par nozīmīgiem spēlētājiem, ka mēs izvēlamies šo sabiedrības novirzienu, bet, ja jūs nepaliksiet tie, kas jūs esat, tad jums arī būs jāuzvelk tāda micīta galvā un tikai jāuzraksta es, kas neko nenozīmē, un tas, kas ir apakšā, to neviens nesaprot, kas tur ir. Tas arī viss. Man bija katrā ziņā ļoti interesanti veidot šo prezentāciju. Ja jūs uzzinājāt kaut ko jaunu, ļoti labi. Ja neko neuzinājāt, arī labi. Varbūt nostiprinājāt kaut kādu savu pārliecību. Ja jums ir jautājumi saistībā ar tikko dzirdēto, mēģināšu atbildēt, bet negalvoju. Mēģināšu. Paldies!